Šobrīd atrodamies jaunizbūvētā pieturspunktā Bieriņu bērnu slimnīca, kuru Latvijas Dzelzceļš izbūvēja un atklāja 2024. gadā. Un ir izdarīts viss, lai šis pieturspunkts būtu ērti pieejams ikvienam sabiedrības loceklim. Cilvēkiem ratiņkrēslos, vecākiem ar bērnu ratiņiem vai cilvēkiem ar redzes dzirdes traucējumiem. Infrastruktūra būvēta tā, lai tā ir droša, ērta, intuitīva ikvienam. Mēs nodrošinām vienlīmeņa ieklāpšanu jaunajos modernizētajos elektrovilcienos. Ir pandusi, kas ļauj pārvietoties cilvēkiem ratiņkrēslos vai māmiņām ar bērnu ratiem. Ir norādes braila rakstā, ir audio-vizuālā apziņošana, respektīvi viss, lai jebkurš justos labi un ērti atrodoties Sliešceļa tuvumā. Šis pieturspunkts atrodas ideālajā lokācijā, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību tuvējās apkaimes iedzīvotājiem, plus šeit blakus atrodas bērnu slimnīca. Tas nozīmē, ka faktiski no jebkuras vietas Latvijā tikai ar vienu pārsēšanos var atbraukt vecāki ar bērniem uz bērnu slimnīcu. Pieturspunktā ir nodrošināts, protams, arī ērtas nojumes, kurā patvērties no nelabvēlīgiem Latvijas laikapstākļiem, ērti soliņi. Un pēc būtības viss, lai jebkurš, kurš izmanto dzelzceļu, justos labi, ērti un droši. Šī mobilitātes punkta īstenošana ir ciešā sadarbība Latvijas Dzelzceļa un principā šo objektu kā tāda sadarbība nav iespējama vienā pusē. Attiecīgi pilsēta savā pusē nevar uztaisīt tikai mobilitātes punktu vai arī dzelzceļš tikai peronu. Šīm sadarbībai jābūt ir kopā, un šeit arī var redzēt šo rezultātu, kur vienā projekta ietvaros tiek izveidots drošs un moderns perons, un pašvaldība savā pusē sagatavo attiecīgi šo pieejas iespējas, velo atstāšanas iespējas un citus jautājumus, kas ir pašvaldības pusē. Mobilitātes punktu ietvaros ir izbūvēta infrastruktūra peronu tūmā, un pamatā tā sastāv no gājēju velo infrastruktūras, no satiksmes drošības uzlabojumiem, tieši lai nodrošinātu drošu, ērtu piekļuvi gājējiem un velobraucējiem. Ir izveidots vairākas velo novietnes, ūdens ņemšanas krāni, informatīvie stendi, apgaismojums un visas cita veida inženieru komunikācijas. Tas galvenais mērķis būtu, lai iedzīvotāji sāk aktīvāk izmantot sabiedrisko transportu, un šādā veidā sadarbojoties pašvaldība un Latvijas Dzelzceļš spēja nodrošināt kvalitīvu infrastruktūru, ko iedzīvotājiem ir vēlme izmantot. Kopējais projektu apjoms uz mobilitātes punktiem ir vairāk miljonu eiro. Attiecīgi budžeta sadalījums, ja mēs tā skatāmies pa blokiem, tad ir 15% pašvaldības finansējums, 85% ir Eiropas Savienības finansējums.